Šī video materiāla tēma ir pārmaiņas izglītībā. Pārmaiņas izglītībā. Rietumu civilizācijā kopš 20. gadsimta 90. gadiem ir konstatējamas divas tendences izglītībā, īpaši augstākajā izglītībā. Pirmkārt, augstākās izglītības profanācija, otrkārt, augstākās izglītības masovizācija, studentu lielais skaits. Var faktiski droši teikt, ka ir viena tendence, jo masovizācija automātiski vienmēr izvēršas profanācijā, izkropļošanā, primitivizācijā un tam līdzīgi. Tā ir galvenā tendence masovizācijā jau apmēram 20 un vairāk gadus, galvenokārt no 90. gadu vidus. Masovizācijas iemesls, augstākās izglītības masovizācijas iemesls nav iedzīvotāju skaita pieaugums, kā varētu likties pirmajā brīdī. Faktiski iedzīvotāju skaits baltajā sabiedrībā, balto cilvēku sabiedrībā samazinās. Baltie cilvēki šajā laikā jau izmirst pakāpeniski, jo iedzīvotāju skaita pieaugums pie mums rietumu civilizācijā notiek balstoties uz migrantu pieplūdumu. Galvenais iemesls ir cits, nevis iedzīvotāju skaita pieaugums. Faktiski pārējās civilizācijās, kur ir ļoti liela dzimstība šajā demografiskās pārējas periodā, Ķīnā, Indijā, Āfrikas valstīs, Arābu zemēs, nav konstatējams augstākās izglītības masovizācijas tāds kāpums. Piemēram, Ķīnā tikai 18% no vidusskolas absolventiem dodas uz augstskolām. Pie mums, tajā skaitā arī Latvijā, Krievijā, mēs zinām, ka gandrīz 100% dodas uz augstākās izglītības mācību iestādēm. Tā kā masovizācijas iemesls nav iedzīvotāju skaita pieaugums. Augstākās izglītības masovizācijas iemesls ir saistīts ar pašu balto cilvēku mentālo stāvokli, ar tām izmaiņām, kas ir konstatējamas mūsu prātos, mūsu dvēselēs, jeb konkrēti sakot, ar mūsu alkātības pieaugumu. Kas ir noticis aizvadītajos gadu desmitos? Lai palielinātu peļņu, baltie cilvēki savu ražošanu pārcēla uz citām zemēm, uz tām teritorijām, kur ir lēts darba spēks. Uz Dienvidu Austrumāzijas valstīm, uz Ķīnu un citām zemēm tajā pusē. Un šis process, kurš sākās ļoti intensīvi 20. gadsimta beigās, šis process noveda pie tā, ka pašu balto cilvēku ekonomika izmainījās un izmainījās balto cilvēku nepieciešamība pēc augstākās izglītības pārstāvjiem. Un faktiski notika tas, ko zinātnieki dēvē par pakalpojumu ekonomikas rašanos. Organizējot, kā teikt, preču pārdošanu, tirdzniecību, mārketingu, reklāmu, PR, loģistiku, transportu un tā tālāk, finansu operācijas. Pakalpojumu ekonomika, kā mēs saprotam, ir darbs ar cilvēkiem. Galvenā īpašība, kas ir nepieciešama no cilvēkiem pakalpojumu ekonomikā, ir komunikabilitāte. Spēja, kā teikt, komunicēt ar klientiem, ko prasa šī pakalpojumu ekonomika. Galvenā profesionālā kompetence galvenā profesionālā vērtība ir komunikabilitāte. Kā šo komunikabilitāti izmērīt? Šeit risinājums ir zināms. Risinājums ir faktiski ļoti, ļoti vienkāršs. Augstākās izglītības diploms. Vēl kā varētu teikt, augstākās izglītības dokuments. Augstākās izglītības dokuments tiek automātiski uzskatīts par šīs komunikabilitātes garantu. Ja cilvēkam ir augstākā izglītība, tad darba devējs uzskata, ka viņu var laist strādāt pakalpojumu sfērā, viņu var laist pie citiem cilvēkiem. Viņš ir spējīgs komunicēt ar klientiem, kas
apmeklē pakalpojumu iestādes. Nu, šajā ziņā augstākās izglītības prasību ziņā ir arī kuriozi piemēri. Arī pie mums Latvijā, citās zemēs, kad augstākās izglītības diplomu prasa pat no sētniekiem, prasa no taksometru šoferiem, prasa no tām profesijām, kurām vēl nesen neprasīja augstākās izglītības dokumentu. Augstākās izglītības dokumentu prasa no priekšnieku, direktoru, prezidentu, sekretāriem. Agrāk vēl nesen sekretāri varēja strādāt, par sekretāru varēja strādāt bez augstākās izglītības dokumentu. 90. gados, kad sāka strauji attīstīties šī pakalpojuma ekonomika, gandrīz visās lielākajās rietumu valstīs tika izmainīta likumdošana augstākās izglītības jomā. Šī likumdošana tika pagriezta tādā veidā, lai varētu palielināt studentu skaitu un praktiski, lai dodot brīvas iespējas veidot jaunas augstskolas. Notika augstākās izglītības veidošanas liberalizācija gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Lielbritānijā, gan Rietum Eiropas valstīs. 90. gados izmainījās ļoti būtiski likumdošanā. Galvenā vēlme bija liberalizēt augstāko izglītību, jo saprata, ka vajadzēs diplomus un augstākos studentu skaits ļoti krasi pieauga. Ne tikai šeit pie mums postpadomju zemēs, bet pieauga arī pārējās rietumu civilizācijas zemēs. Nu, Latvijā šodien, šajās dienās, protams, ka notikumi ap augstāko izglītību attīstās ļoti kuriozi, es pat teiktu. Ļoti nepatīkami, ļoti, tādā drūmā veidā. Viss tas, kas ir saistīts ar akreditāciju, ar augstākās izglītības padomes darbību, viss tas, ļoti spilgti liek domāt par to, vai mēs vispār esam spējīgi pārvaldīt savu valstī. Vai nav nepieciešams, izmantojot attiecīgus, principus, aicināt mums šeit kādu tiešo pārvaldību. Likumdošana, visi 64 kritēriji, miljoniem latu lielu summu iztērēšana, privāto augstskolu, visas šīs darbības augstākās izglītības jomā. Mums apmēram 50% no studējošiem nezina elementārus jēdzienus augstākās izglītības iestādēs. Studenti arī tajā firmā, kur es strādāju, nezina tādus jēdzienus kā katedra, katedras vadītājs, fakultāte, dekāns, arī prorektors, rektors. Faktiski augstākā izglītība ir ļoti pamatīgi izkropļota, un šajās dienās mēs šeit cenšamies kaut ko darīt. Profanācija ir viena no spilgtākajām tendencēm. Kas ir izmainījies augstākajā izglītībā aizvadītajos 20 gados, īpaši arī pie mums šeit Latvijā bijušajās padomju zemēs un arī daļēji lielā mērā rietumos. Nu, pie mums runājot, ir vairāki mīti, un viens no tādiem būtiskākiem mītiem ir tas, ka mums izglītībā ir pakļauta tirgus modelim, tirgus ekonomiskajam modelim. Faktiski tas ir mīts, jo naivi ir domāt, ka naudas klātbūtne, maksas studijas tūlīt liecina par tirgus attiecībām. Taču, principā, šī izglītības masovizācija, protams, ka ļoti būtiski asociējas ar tirgus darbību. Visa mūsu terminoloģija, arī izglītības ministra terminoloģija, citu priekšnieku terminoloģija ir tirgus ekonomikas terminoloģija. Viss tiek vērtēts no materiālā izdevīguma viedokļa. Taču faktiski tas ir mīts, jo nauda var funkcionēt arī bez tirgus attiecībām. Tirgus attiecības sākās tikai tad, kad ir privāta īpašums. Šajā gadījumā privāta īpašums uz zināšanām un privāta īpašums uz zināšanu arī pirkšanu.
zināšanu pirkšanu. Un augstskolas, kā teikt, tirgus attiecības pamatā pie mums nav tirgus attiecības. Šeit mums ir pilnīgi kaut kas cits, un tā ir tāda nepareiza izpratnē. Šajā gadījumā, runājot par to, kas notiek pie mums un kādas ir šīs pārmaiņas, protams, ka mums ir jāatcerās pamatmodeļi augstākajā izglītībā. Uz mums, uz Latviju un arī uz atsevišķām mūsu kaimiņu valstīm galvenokārt attiecas divi universitāšu modeļi, slaveni universitāšu modeļi. Pirmais modelis ir tā saucamās Humbolta universitātes modelis, un otrais modelis ir tā saucamais Uvarova modelis. Barons Vilhelms von Humbolds 1809. gadā izveidoja Berlīnas universitāti, un viņa pieeja principi augstākās universitātes veidošanā ir saglabājušies līdz pat mūsu dienām, un tie tik tiešām ir tirgus ekonomikas principi. Uz Latviju šodien lielā mērā joprojām atsaucās kņaza grāfa Sergeja Uvarova modelis, Krievijas modelis. Uvarova un Humbolta darbības raksturojums, protams, ir ļoti interesants sižets. Šie cilvēki ir ļoti inteliģenti cilvēki, abi bija pazīstami, viņi vienlaicīgi izstrādāja, kā teikt, universitāšu modelis. Uvarovs izstrādāja Pēterburgas universitātes modeli, un kura Pēterburgas universitāte tika izveidota 1819. gadā. Taču starp šiem modeļiem ir ļoti, ļoti liela un būtiska atšķirība, kas palīdz mums izprast šodien, kur mēs esam nonākuši. Atšķirība ir tā, ka Humbolta modelī tik tiešām dominē tirgus principi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pasniedzējs pārdod savas zināšanas. Pasniedzējs pārdod savas jaunas zināšanas. Viņš nedrīkst pārdot zināšanas, kuras viņš ir smēlies no citu grāmatām. Tātad faktiski Humbolta modelī pirmajā vietā ir zinātne, par ko šodien Latvijā tikpat kā nemaz nerunā, un kā teikt, pētnieciskās universitātes modelis netiek apskatīts Latvijā. Humbolta universitātes modelis ir pētnieciskās universitātes modelis, kurā pirmajā vietā un visu izšķir zinātne. Pasniedzējs pārdod savas zināšanas, jaunas zināšanas, veicot savu zinātnisko darbību. Otrs elements ir, protams, studenti. Studenti pērk zināšanas. Arī tajā gadījumā, kad viņi mācās par valsts naudu vai par kādām stipendijām, sponsoru stipendijām. Jo students brīvi, kā teikt, pērk šīs zināšanas, studenta brīvība ir ļoti liela, viņš var izvēlēties kursus, viņš var izvēlēties, kad kārtot eksāmenu, viņš var izvēlēties, cik gadus studēt un tā tālāk. Uvarova modelis ir pakļauts ļoti lielai reglamentācijai, kas ir arī pie mums. Uvarova modeļa centrā ir faktiski izglītības ministrija. Humbolta modelī viss ir pakļauts zinātņu akadēmijai, zinātniskai darbībai. Mūsu modelī viss ir saistīts ar pakļautību kaut kādai augstāk stāvošai instancei. Pasniedzējs ir pakļauts katedras vadītājiem, dekāniem, ministrijai kopumā, ministramiem, izglītības ministrijai, nevis zinātņu akadēmijai. Atšķirības ir ļoti, ļoti lielas, un kopumā varētu teikt tā, ka pie mums notiek, teikt, rietumu Humbolta universitātes modeļa imitācija. Un šī imitācija ir saistīta ar daudziem mītiem, ar daudziem tādiem pārspīlējumiem, ar daudzām problēmām, kurām ir mākslīgs raksturs. Pats svarīgākais ir tas, ka pie mums netiek akcentēta zinātnes loma. Svarīgākais ir tas, ka pie mums viss ir, kā teikt, stingri, kā teikt, tādā administratīvi reglamentētā jomā, viss tiek, kā teikt, kontrolēts un tā tālāk. Taču no otras puses arī tēlojot, kā jau es teicu, pārspīlējot un neizprotot Humbolta modeļa
raksturu, mēs arī šeit tēlojam akadēmisko brīvību. Izglītības ministrijai faktiski nav nekādas tiesības kaut ko kontrolēt. Viņa nevar atnākt uz manu firmu un kontrolēt manu firmu. Šeit ir dažādi pārspīlējumi, kuri noteikti ir radušies nekompetences rezultātā. Ko gribētos teikt noslēgumā par tām pārmaiņām, kas notiek aizvadītajos 20 gados un kas ir saistītas ar kā teikt, mūsu dzīves, kā teikt, pārejas laikmetu kopumā. Rietumu augstskolās arī ir palielinājies studentu skaits, taču viņš pamatā palielinās uz ārzemju studentu rēķina, jo ir atļauts lielāks procents dažādās valstīs universitātēs uzņemt ārzemju studentu skaitu, palielinās uz šo rēķinu. Rietumu augstskolās saglabājās, protams, šie Humbolta universitātes pamatprincipi, dominē zinātne un tā tālāk izglītība. Ir, kā teikt, attīstās ciešā saistībā ar zinātnisko darbību. Principā vēl ko varētu teikt, tā masovizācijas process faktiski ir apstājies. Un arī pie mums Latvijā mēs zinām, ka studenti trūkst un šis biznes, izdevīgais biznes, augstākās izglītības biznes, tagad ir nonācis ļoti lielus problēmas priekšā. Teiksim, Krievijā jau zina, ka 2018. gadā studentu skaits samazināsies par 30%. Jo, kā jau mēs zinām, Baltie cilvēki nedzimst, un tās zemes, kurās arī nav liels migrantu pieplūdums, protams, ka masovizācijas process ir apstājies. Taču profanācijas process turpinās. Viņš turpinās arī rietumos. Diemžēl, jo rietumos, izmantojot jauno likumdošanu, arī ir radītas universitātes, kuras principā, īsi sakot, pelna naudu, distances izglītības formā mācot par naudu no visas pasaules uzņemot studentus, un profanācijas process turpinās. Ir, protams, diezgan stabils viedoklis normālu augstākās izglītības ekspertu aprindās, ka Boloņas process arī principā ir profanācijas process, pakļaujot visu tādai unificētai pieejai, standartizētai pieejai, masovizācijas pieejai. Jauns, acīm redzot, etaps sāksies tad, kad izglītību centīsies iegūt Āfrikas valstis, noteikti Ķīna, Indija, kurā augstākās izglītības ieguvēju procents pagaidām ir niecīgs. Tā ir tāda tuvākā gadu desmitu perspektīva uz planētas kopējā, kā teikt, dzīvē. Noteikti cita situācija būs, kad uz planētas būs 12 miljārdi iedzīvotāji šī gadsimta vidū. Tā kā masovizācija savā veidā noteikti turpināsies, kas noteikti atsaucās uz kvalitāti, jeb citiem vārdiem sakot, uz izglītības profanāciju, jo šī likumsakarība noteikti saglabāsies. Samazināsies noteikti arī zinātnisko pētījumu skaits augstskolās. Teiksim, Rietumu augstskolās šodien ar zinātni nodarbojas 80% no pasniedzējiem. Es domāju, ka pie mums šis procents ir mazāks nekā 1%, pat kas nodarbojās ar zinātni. Es domāju, Latviju šodien, ka šis procents ir ļoti neliels. Un tas nozīmē, ka mūsu izglītība būs pakļauta kaut kā tik tiešām tādai profanācijas vispārējai gaitai plūsmai. Un tiem cilvēkiem, kuri tik tiešām gribēs iegūt zināšanas, vajadzēs braukt studēt uz Rietumu augstskolām, kur viss vēl saglabāsies tādā līmenī, kāds ir bijis šajās lieliskajās augstskolās vienmēr. Paldies!